Kas ir vadīšana? Vadīšana ir praktiska prasme vienai personai vadīt citus individus, komandas vai arī pat lielas organizācijas. Vadītājs ir persona, kas spēj iedvesmot un nodrošināt nepieciešamo palīdzību citiem, lai sasniegtu mērķus. 1890. gadā dzimušais vācu amerikāņu psihologs Kurts Levins nodefinēja 3 vadības stilus – autoritārais, demokrātiskais un liberālais. Autoritārā vadības stila vadītājus mēs redzam kā stingras personības, kuri paši pieņem lēmumus, kas ietekmē komandu. Šādi vadītāji ir labi brīžos, kad ir nepieciešama tūlītēja lēmumu pieņemšana, un kur nav jāiesaista komanda. Iedomājieties, tagad jūs neesat noteicējis par savu darbu. Visus lēmumus pieņem kāds cits, bez jūsu piekrišanas. Tas rada neapmierinātības sajūtu, un šādus vadītājus sagaida nepārtraukta cīņa par varu. Ļoti labs piemērs ir Bills Gates. Viņš ļoti veiksmīgi izmantoja savu autoritāro vadības stilu un izveidoja Microsoft par tādu uzņēmumu, kāds tas ir tagad. Billam bija vīzija, un viņš izmantoja visus kompānijas resursus, lai redzētu šo vīziju piepildamies. Demokrātiskā vadīšanas stila vadītāji pretēji autoritārajiem vadītājiem ir tikai gala lēmumu pieņēmēji. Vispirms tie izzina komandas viedokli, tādā veidā veicinot kopienas radošumu un augstu apmierinātības līmeni. Taču šādi vadītāji kļūst pārāk atkarīgi no komandas un ir problemātiski pieņemt lēmumus ātri un individuāli. Ļoti labs demokrātiskā vadīšanas stila piemērs ir galvenais izpilddirektors Coca-Cola Inc. uzņēmumā Muhtars Kens, kurš savā uzņēmumā noformulē skaidru un saprotamu vīziju, mudina iesaistīties visus un nepārtraukti komunicēja uzņēmuma mērķus. Tādā veidā šis cilvēks ir radījis augstu apmierinātības līmeni savā komandā. Liberālā vadīšanas stila vadītāji dod saviem komandas biedriem brīvu vaļu. Tie ļauj izvēlēties saviem darbiniekiem, kā tie dara savu darbu un kā menedžē savu laiku. Šie vadītāji nodrošina tikai resursus un padomu, ja tas ir nepieciešams. Tas, protams, izklausās ļoti labi, taču liberālais vadīšanas stils sabrūk tajā brīdī, kad darbinieki neprot savu darbu vai nav paši spējīgi sev motivēt. Ļoti labs piemērs liberālā stila vadīšanai ir Warrens Buffets, kurš vadot Berkshire Hathaway saviem padotajiem rakstīja vienu vēstuli gadā ar nākošā gada mērķiem. Nekādas sapulces, nekādas konferences netika ieturētas, taču viņš ļoti lielu uzmanību pievērst cilvēkiem, kurus pieņem darbā. No tā visa var secināt, ka neviens no vadības stiliem nav labāks par citu. Patiesībā vislabākais ir kombinēt tos. Katram no mums taču dara cits stils un katrai biznesa specifikācijai dara citi vadītāji. Tie esam mēs cilvēki, kas nosaka, kā mēs sadarbojamies ar līderi un kā mēs virzamies pie mērķiem